Sveiki visiem! Šodien sadomā izdarīšu tādu lietu garažā, kā nomainīsim parastās dienas gaismas spuldzes pret LED spuldzēm. Principā nomainīšu es, bet jūs skatīsieties. Doma ir tāda, ka, lai ietaupītu saražotās saules enerģijas patēriņu, jānomaina dienas gaismas spuldzes pret LED, jo viena dienas gaismas spuldze, kā viņi tur luminiscējošā, vai kā viņi tur skaitās par to gāzu iekšā, tērē 40 vati, tas ir 280 kopā, man ir 4, ja tas ir 160 vati. Plānoju nomainīt, bet nopirku jau kaut kādas emos, nekādas jau krūtās tās nav, bet viena ir 17,8, 18 vati. Tas ir vismaz uz pusi, ja, ietaupīsies enerģiju, bet reizē viņas vienalga nelaidīs. Es domāju, kurā gadījumā viss nepieciešamākā ir tā virs galda. Principā tur jāskatās vai nu vienu vai divus, to otru var atslēgt, varbūt ar vienu pietiek, principā. Jo apaļajā bundulī tur ir energoefektīva arī LED un kaut kāda, manuprāt, uz kaut kādiem 3 vatiem, tad viņas kopā darbojās 3 vati, 18, tad būs 21, ja pa 2, tad 39, ja, kaut kas tā, 40 vati. Principā tas būtu pieņemami. Tā kā principā tā. Beigsim ar principā, īsumā pastāstīšu. Visu informāciju jūs, protams, varat atrast internetā, tāpēc tādas lietas es nestāstīšu, bet tīri no praktiskā viedokļa pateikšu, ka šī ir visvienkāršākā, manuprāt, pieslēgšanai, kurai tikai vienā galā pieslēdzas fāze. Ir tādas, kurās abos galos slēdz, it kā nekas sarežģīts arī, bet, principā jāapstās atkal principu. Ir jāpaskatās slēguma schēma un viss tas ir. Manuprāt, šitās visizplatītākās un visvienkāršākās. Kas mums jāizdara šeit ir dienas gaismai? Man, kas ir jāizdara, jāizņem droseli, jāizņem starters, un tie vārdi vienkārši jāsaslēdz par taisno vienā galā. Pienākošie vārdi, tā kā, es domāju, to arī kurš tik galā, tur nekāds problēmas vispār nav. Šobrīd mēs redzam, ka te nekas nav ieslēgts, ir kaut kāda gaidīšanas režīma. Tātad ieslēdzam pirmo automātu, tas mums ieslēdz, kā jau es teicu, mazu ekonomisko dienas gaismu. Tas ir viena dienas gaisma ar 2 spuldzēm, tas mums ir. Jau skaisti, ne? 97 vati. Tā, es domāju, ka šādi tas ļoti labi. Jāslēdz apgaismams. Pirms kaut ko darīsim, pārbaudīsim, vai mums ir atslēgts spriegums. Un ko tas tagad nozīmē? Mums indikators nestrādā. Jā, viss ir tik apvērst. Nekas nevar būt nemā. Kas tur notikās? Aizgāja, viss strādā 13 grādi, ja nav? Garažā arī tā. Pārbaudam, šeit spriegums ir, šeit spriegums nav. Šeit arī spriegums nav. Ja mēs ieslēdzam, izlieksim, cikot spriegums nav, un droši strādāt, ja? Labs jautājums, ko lai nodot tas vecās spuldzes, jo viņas jau tāpat mest ārā nevar. Cik es zinu. Īpaši veselīgs viņas nav. Mātei dabai. Tās lampas es nemaz, nezinu, kāds 5-6 atpakaļ tik pirkt, tad viņas ir praktiski jaunas. Tā es izdomāju, kad es labāk atjaunošu, mums sanāks lētāk. Atjaunot esošās, nevis atkal izmest šitās ārā un pirkt kaut kādas visas armatūras.
Tas galvenais nesaklapēt. Kuru viņas utilizēt. Plastās kā Philips, jā. Jā, Philips. Es neko izstāju bez, bet, patēriņš jau šūlīt tas diezgan svarīgi. Tas te ir, te pat ir 2 balasti. Uz katru savs, jā. Tātad izmantosim šitajā galā esošos ladus, jo šeit ir pārīts, šeit ir tikai 1 šunta, tad ir šitos gals. Jāskatās, kas tur notiek. Jāatvieno. Šunts ir noteikti. Kaut gan, nē, šunts tur nav, tur ir starters. Pīkstināsim, kas tur mums ir. Jau vienkārši 2 vietās pušs izņem starters un šinī galā pušs. Viss strādā. Tātad viss vādi demontēti, paliek tikai pieslēgums 230 volti. Un uz abām līgstām iebarot 230 volti vienā galā. Šeit ir jābūt, nedrīkst būt nošuntēts, un šeit ir vaļā. Tā, skatāmies, kurā galā mums ir barošana, jā. Šeit ir norādīts AC input. Tad tur liekam tajā galā. Kaut kā tā. Tādam iekšā. Labi, tiešām labi visu. Laikam jāsagriež tomēr tai malnē. Jābūt uz augšu.
Bet tik kaut kāds troksnīts. Jā, tagad es izslēdzu un ieslēgšu. Ir droši strādāt, jā? Tā ir tik interesanti, bet labums ir tāds, ka te ir viss redzams. Atliek kas? Ielikt spuldzes. Nu, cik tas darba aizņem labi? Vai visu domāšanu 10 minūtes uz vienu. Gaisma ļoti labi. Un patēriņš mums ir 67 vati. Kā man šitie klipši besijāra. Patiesībā pat šitie labāk nekā telelampai. Sākums skatījās diezgan graujoši. Tā.